Labrīt! Šodien ir 8. decembris, un es sāku savu raidījumu. Pateicība, mīlestība, kalpošana. Kalpošana. Dzīvē radīsies jauna jēga. Redzēt, kā cilvēki atvesaļojas, kā viņi palīdz citam, kā viņi vairs nejūtas vientuļi. Kā tev visapkārt augsts sadraudzība, šis lielais draugu pulks. Šo pārdzīvojumu tev nevajag palaist garām. Biežs kontakts ar jaunatnācējiem un citam ar citu ir mūsu dzīves gaišie brīži. Un tāpēc es skaitu: Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert. Lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un vislielākie ieguvumi ir no kalpošanas. Tomēr, lai es varētu piedāvāt patiesu, noderīgu un efektīvu kalpošanu citiem, man vispirms ir jāstrādā ar sevi. Tas nozīmē, ka man jāļaujas Dievam. Tas nozīmē, ka man jāļaujas Dievam. Jāatzīst savi trūkumi un jāizvāc savas pagātnes vraki. Darbs ar sevi ir iemācījis man, kā atrast vajadzīgo klusumu un dvēseles mieru, lai sekmīgi apvienotu iedvesmu un pieredzi. Esmu iemācījies patiešām būt atvērtajā skaidrības plūsmā. Esmu iemācījies patiešām būt atvērtajā skaidrības plūsmā. Un par Dievs, dod man dvēseles mieru, pieņem to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Mana, bet tava griba, lai notiek. Dod tas man tā ziņa, dod. Jo Dievs iegāja manī, es iegāju Dievā. Dievs ir manās smadzenēs un galvā un ķermenī, visur ir Dievs. Un tāpēc ir kalpošana. Jo dzīvē radīsies jauna jēga. Es, kad prasīju Dievam: Dievs, mīļais Dievs, kas pa īstam man ir nepieciešams? Un es pats prasīju: iedod mazliet disciplīnu, jo es sapratu, ka tā es vairs nevaru gulēt un ēst, visu laiku gulēt un ēst. Un viņš iedeva man. Es uztraucos, ka reklāma būs un būs. Bija kalpošana, un es jau teicu, ka disciplīnu mazliet, un Dievs man iedeva, viņš saka: Lauri, filmē raidījumu un apmeklē sadraudzību. Un vēl viņš man iedeva rīta grupu. Katru rītu braucu, izņemot svētdienas. Tas ir 6 reizes, un vēl 5 vakarā. Kopā 11 reizes. Un es tādā veidā kalpoju, jo šitais ir tīrs 12. solis 12. mēnesī, skan šādi. Ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti alkoholiķiem un lietot šos principus visās dzīves jomās. Un es arī lietoju visās, es arī kalpoju mājās,
ja es kalpoju savai karalienei, topošai līgavai. Darbs nav grūts, bet atbildīgs, jo zināmos laikos viņš jāveic. Kā jau es teicu, dzīve ir darbs. Mans darbs sākas no rīta. Es sāku filmēt raidījumu, tad es braukšu uz sadraudzību ar velosipēdu. Tas man ir tā kā trenažieru zāle, zini? Un es priecīgs minos skatos, kā pie Bausku sapļa tiltus ceļ. Jau, zinu, man pirmais gads tāds, ka es vispār redzu, kā gada laiki mainās un kā tilti būvējās priekš manis, lai man vieglāk aizbraukt uz sadraudzību. Un es tik saku, Dievs, es esmu tavs, lai notiek tā, kā tu vēlies, atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert. Lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Jau zinu galvā, iegājusi lūksnā. Es jau nezinu vairs kas, bet skaitu zinu uz automātu un iet. Kalpoju es labi, jo rīta sadraudzībā es ar savu apmeklētību uzskatu arī, ka kalpoju ar jaunatnācējiem. Te nav par to tēmu, zinu, man atskaits nav jādod. Dzīvē radīsies jauna jēga. Man dzīvē radusies jauna jēga. Es turpināšu, ja Dievs dos, jo es esmu Dieva. Dievs, es esmu tavs, es esmu Dieva. Ja Dievs man teiks jākalpo, es kalpošu. Un lai tas netraucētu arī manai brīvībai. Tur nav nekas obligāti, jāskatās viss ir. Un man patīk būt, es pats esmu pa ceļam. Man visu patīk izdarīt pa ceļam. Un es iemācījos jauno vārdu, nevis jauno, bet tētim uzprasīt. Tētis visu zina man, napat hvat. Es varu būt napat hvat. Atslēgas man ir, ja kāds drūgnētīgs. Viņš man zvana, es napat hvat, es jau mīnos, jau visu atveru. Un tādā veidā es esmu riktīgs kalps un zinu vēl īstajā brīdī, īstajā vietā es varu palīdzēt. Un es uzreiz gandarīts esmu. Tā darīšu. Es pateikšu uzreiz, ka es tā darīšu. Un ja nedara, tad vispār ne. Ja der tāds, tad der. Aizvietotājs, napat hvat. Atslētnieks. Tas ir visgrūtākais darbs, tev jābūt ir laicīgi, jo es jau esmu vienā sadraudzībā, jau esmu saimnieks. Saimnieks vispār ir atver durvis, sakārto visas mantas, nopērk visu pārtiku, visu izdara saimnieks. Un saimnieks man vēl vienu amatu iedeva. Es nosaku tajā dienā, kurš vadīs sapulci. Tas ir tādi amati tur ir. Un nevar vairāk amatus ņemt, jo citam arī atstāja kaut kas ir. Jo ārzemēs ir tā, ka rindā stāv uz kalpošanas amatiem, kas pie mums latvieši tā, zina, kūtrāki, tā saka. Un šitais arī ir. Es esmu iemācījies patiešām būt atvērtajā skaidrības plūsmā. Esmu iemācījies tiešām būt atvērtajā skaidrības plūsmā. Un visu laiku dzirdu, ka kalpošana tas ir labi, un es arī turpinu kalpot. Vislielākie iegūmi ir no kalpošanas. Tas ir no rīta disciplīna, un man tāda laba. Tomēr, lai es varētu piedāvāt patiesu, noderīgu un efektīvu kalpošanu citiem, man vispirms ir jāstrādā ar sevi. Tas nozīmē, ka man jāļaujas Dievam. Dievs, es esmu tavs. Jāatzīst savi trūkumi un jāizvāc savas pagātnes vraki. Sveiciens Baibas mammai, manam sekotājam un slēptā reklāma ar DVD Laurencio. Un visiem man no pirmā apģērba.